Jā, tieši gadu atpakaļ, 2025. gada 10. augustā, es un mana sieva, mēs izgājām no Prieka vēsts dievkalpojuma. Pilnīgā vienprātībā, bet arī skaidrā saprašanā, ka mēs vairs nekad tajā neatgriezīsimies. Un šī gada laikā es esmu dzirdējis no dažādiem cilvēkiem, ka runas klejo, ka ir dažādas teorijas, ir dažādi pieņēmumi un viedokļi, un, protams, ka katram ir tiesības uz savu viedokli. Bet šīs iziešanas jubilejā es nolēmu, ka ir laiks arī man mazliet detalizēti, publiski, bet arī personīgi no savas pieredzes un skatījuma padalīties par to, kā tad notika šī iziešana un kā un kas tad noveda līdz tam. Un es ceru, ka tas jums būs interesanti, ja ne, varat arī, protams, neskatīties, bet tas jums varbūt palīdzēs saprast to procesu, kurā es atrados toreiz un kā nonāca līdz šai vietai. Es ticu, ka Dievs savu darbu pie manas sirds bija iesācis jau daudzus gadus atpakaļ. Un, ja godīgi, man vienmēr teica, ka es neesmu gluži tāds iederīgs tajā Prieka vēsts vidē un sludināšanā un visās tajās dogmās, lai gan es ar tām aizrautīgi dalījos un pats droši vien bija viskvēlākais šo maldu mācību sludinātājs. Bet 2022. gadu janvāri es iesāku ļoti aizrautīgi vēloties pieaugt evaņģēlija saprašanā un spējā zvejot cilvēkus. Ja iepriekš bija izmēģinājusi tur Rīga tos skriptus un tam līdzīgas lietas, tad es sapratu, ka ar to nav pietiekami un tas pat nav patiesais evaņģēlijs. Un tas mani noveda pie kalpošanas Living Waters, par kuriem es iepriekš biju dzirdējis un mazliet biju skatījies viņu saturu, un tiku pie bezmaksas Reja Komforta grāmatas, kuras nosaukums ir Free Wonderful Book. Un, kad es to lasīju, tur lietotās raksturvietas un arī citāti, kas tur atspēkoja šo grēcinieku lūgšanas praksi, ar kuru es biju uzaudzis. Es pats biju vadījis simtiem tūkstošiem cilvēku grēcinieku lūgšanā un tad pasludinājis, ka viņi tagad ir glābti. Jo tā bija tā izpratne, ar kādu es biju uzaudzināts, ar kādu arī mani vecāki dzīvoja. Šī grāmata man palīdzēja ieraudzīt un nogāza vienu no manas dzīves un kalpošanas lielajiem pilāriem. Tieši ar šo lūgšanu vai grēcinieku lūgšanas, vadītās lūgšanas palīdzību nevis vairāk cilvēki tiek glābti, bet tā tiek radīti ļoti daudzi viltus ticīgie, kuri domā, ka viņi ir glābti, jo ir atkārtojuši lūgšanu un kāds viņiem ir apstiprinājis, ka viņi ir glābti, bet patiesībā viņi iet pazušanā un ir pievilti. Un jā, šis bija pirmais pilārs, lielais pilārs, kas gāzās manā maldu cietoksnī, kas noveda pie citu pārliecību un dogmu izmeklēšanas. Tātad es ticu, ka 4 gadus atpakaļ Dievs patiesi mani izglāba un izmainīja manu sirdi un atvēra manas acis, un es kļuvu par viņa avi, kas dzird viņa balsi un kas neseko svešinieku balsīm. Un tā sākās garais, smagais, grūtais un sāpīgais process. Sākumā man pašam personīgi izmeklējot šīs lietas, gāju un skatījos arī, lasīju arī un klausījos, ko sludināja tādi vīri kā Čārls Spērģens un Viljams Fetlers, kuri bija tika stādīti priekšā mums kā mūsu tādi ticības varoņi, mūsu priekšgājēji. Tas noved pie tā, ka es arī iegādājos internetā kādas 12 vai 15 vēsturiskas grāmatas, kuras ir veidojušas kristīgo domu bez bībeles. Un tur ir tādi autori kā Banjans, C.S. Lewis un Bonhoeffers un daudzi citi, un arī viņi mācīja lietas, kas bija pretējas, vai kas pamatīgi atšķīrās no tās kristietības, ar kādu es biju uzaudzis. Un pēc mirkļa es sapratu, ka ja šie vīri atnāktu šo laiku uz mūsu draudzi, to Prieka vēstu, kurā es tajā laikā kalpoju, viņi nevis mūs uzslavētu, bet viņi mūs norātu, tāpat kā apustuļi to darītu, un arī Kristus Jēzus to darītu, ja viņš atnāktu un redzētu tās lietas, ko mēs darījām, ko mēs praktizējām un ko mēs mācījām, kas vēl aizvien tur notiek. Tad palānām es sāku iesaistīt arī savu sievu un dalījos ar šīm lietām, ar šīm grāmatām, kuras lasīju ar kādām atziņām, un arī mums sākās šīs pārunas un cīņas un kādreiz diskusijas, kas ilga mēnešiem ilgi. Mēs pavadījām vakarus un naktis runājot par šīm lietām, jo, protams, arī viņa bija uzauguši šajā burbulī, un viss tas, ar ko es viņai stāstīju un ko es viņai centos uzrādīt, viņai likās kā tādas pilnīgas muļķības prātā sajukšana, jo tas taču atšķīrās no tās kristietības vai no tās pārliecības, ar kāda viņai bija mācīta jau no viņas bērnības dienām. Paralēli es sāku dalīties arī ar kādām no šīm lietām ar saviem vecākiem, ar Prieka vēsts mācītājiem, un uz daudzām no tām viņi arī
atbildēja atbalstoši. Piemēram, kad es runāju par šo grēcinieku lūgšanu, tad mana mamma teica, jā, ideālā variantā jau tā tam vajadzētu būt, bet mums taču ir jāpalīdz šiem cilvēkiem piedzimt no augšienes, uz ko es atbildēju, ka neviens nevar palīdzēt piedzimt, mēs varam tikai mācīt, mēs varam sludināt evaņģēliju, mācīt Dievu vārdu, bet tas ir pats Dievs, kurš savā žēlstībā kādus dzemdina no savas gribas, un mēs nevaram to izdarīt vai pateikt, ka tas var notikt tieši tagad vai kā, to var izdarīt tikai un vienīgi Dievs. Bet tā rezultātā ilgāku laiku prieka vēsts šajās te dievkalpojumos pārstāja aicināt uz grēcinieku lūgšanu, vai cilvēkus aicināja, kuri vēlas tikt glābti, un tad es vai kāds cits ar tiem izgāja ārā, un tad skaidroju tiem evaņģēliju, un tad es arī lūdzu, lai viņi paši lūdz un izskrat savas sirds Dievu priekšā, un bieži tajās lūgšanās varēja dzirdēt, ka viņiem nav nekāda saprašana ne par viņu pašu grēku, ne par Dievu svētumu, ne par evaņģēliju. Mēs turpinājām tās runāt. Tātad bija daudz no lietām, kuras es cēlu, kuras tika ņemtas vērā un kuras tika atbalstītas. Tad 2024. gada septembrī es aktualizēju jautājumu par ekumēnismu, kas ir šī biedrošanās ar maldu mācītājiem. Un mans tēvs un arī māte jau no šiem tā saucamās draudzes prieka vēsts iesākumiem to uzskatīja par lielu svētību, ka mēs netikām uzskatīti par sektu, bet ka varējām būt iekļaut šajā globālajā lielajā kristietībā un brāļoties ar visiem šiem bīskapiem, arhibīskapiem un tam līdzīgi. Bet ap to brīdi es jau biju sapratis to, ka katoļus pavisam noteikti mēs nevaram uzskatīt par ticības brāļiem un ka mums nevajadzētu būt arī sadraudzībā kopā ar viņiem. Un tas arī bija laiks, kad es organizēju to Jēzus maršu, kas man tajā laikā vēl likās laba ideja, bet es ļoti centos un cīnījos par to, lai katoļi, šie priesteri un kā viņi tur saucās, lai viņi nenonāktu uz kādām platformām un skatuvēm, lai runātu uz cilvēkiem, bet tur tā bija tāda ekumeniskā koalīcija, kas tomēr panāca, ka vienā vietā bija jāiekļauj, un tāpēc Zbiņevs vienā vietā arī uzkāpa. Bet jā, tā bija tā lieta, ko es aktualizēju, un tad diezgan ilgi mēs sākām runāt par šīm lietām. Tad arī oktobrī, tur pat arī e-pastos, un tie e-pasti man ir saglabāti, es atkal aktualizēju šo grēcinieku lūgšanas jautājumu, un tā kā it kā bija piekrišana, reizē arī nē, tad es biju izveidojis Bībeles studiju, kur es parādīju to, kā tad jaunajā derībā notiek šī pestīšana, šī jaunpiedzimšana, un parādīja to, ka visos gadījumos mēs redzam, ka notiek grēka nožēla un ir ticība, bet tās pārējās lietas, kas arī ir būtiskas, nevienmēr spēlē tik nozīmīgu lomu. 2025. gadā, janvārī, notika negaidīts pavērsiens. Mans brālis Valters, kurš ir tā kā slavēšanas vadītājs šajā priekavēstī, ar kuru mums vienmēr ir bijušas sarežģītas attiecības. Un reizēm mēs tā kā uzlabojās, un tad reizēm baigi slikti viss bija. Viņš man pēkšņi izrādīja interesi būt draudzīgs ar mani un uzaicināja pie sevis. Mēs iegājām pirtiņā, un es sāku dalīties par šīm lietām, par kurām es esmu domājis, kam es eju cauri. Viņš arī dalījās par to, kas notiek viņa sirdī, par ko viņš domā, ka viņš iet cauri. Un daudzām no tām lietām, par kurām es runāju, un tajā laikā jau bija vēl kādas pienākušas klāt, viņš piekrita. Viņš bija mazliet rezervēts, bet viņš piekrita, mēs dalījāmies, mēs runājām. Un tā bija pirmā reize, kad es runāju ar kādu par šīm lietām, kas nebija mana sieva. Un no vienas puses tas bija tā kā akmens, kas nokrita no manas sirds, jo sapratu, ka varbūt vēl kāds par šīm lietām domā, un man saprot, un kad es varu dalīties un arī palīdzēt savu procesēt to visu, jo ja es esmu pievilts, tad droši vien mans brālis man pamācīt un paskaidrot, ka tas ir nepareizi. 15. janvārī es viņam aizsūtīju ziņu un šādu jautājumu. Ko lai tagad ar šo visu darām? 2. ķēniņa grāmatā no 22. līdz 23. nodaļai tās runā kaut ko līdzīgi tam, ko mēs piedzīvojam, ka mēs ejam cauri un kas mums ir jādara, arī runājot par kalpošanu un pielūgsmi. Savukārt 1. Timotejam 5. nodaļā 19. pantā Pāvils neapstājas pie aicinājuma izvairīties no viņiem, bet aicina publiski viņus norāt. Tātad runājot par draudzes vecajiem, kur turpina kļūdīties, viņš teica, pret vecajo nepieņem apsūdzību kā tikai 2 vai 3 liecinieku priekšā, bet tos, kas grēko, un tas var būt arī viltus mācības grēks, gan ļaunas uzvedības grēks, ik viens, kurš nepieņem pamācību, norāja, Bībele saka, visu priekšā, lai arī citi var baidīties. Uz ko Valters man atbildēja
angļu valodā Kristu apžēlojies. Un kā jau es minēju, mēs abi ar sievu bijām uzauguši šajā te ticīgā varas, labklājības evaņģēlija burbulī un nespējām iepriekš ieraudzīt, ka pastāv cita kristietība, kas atšķirās no tās, kāda mums vienmēr ir tikusi mācīta. Un tāpēc mana sieva gan sāk ieraudzīt daudz no šīm lietām, bet vēl aizvien viņa bija mazliet šokēta un jutās, ka mēs esam divi vienīgie cilvēki, kas tā domā. Un viņa man iedrošināja meklēt kādus citus dievbijīgus vīrus, ar kuriem es varētu runāt par šīm lietām un arī tikt pamācīts, ja gadījumā es kaut ko nedaru pareizi, jo viņi baidījās, ka tas var aizvest neveselīgā vietā. Un es tā arī to darīju. Es izmeklēju kādus vīrus ar lielāku pieredzi ticībā, es satikos, izveidoju attiecības, un ar kādiem no tiem es regulāri tikos vairāk mēnešu garumā, sāku dalīties, stāstīt šīs lietas. Un jūs neticēsiet, šie vīri, kurus es tajā laikā varēju izšķirt, varbūt attālināt to brīdi, bet izšķirt, ka tie varētu būt dievbijīgi un gudri vīri Dievu vārdā, viņi atbalstīja un bija priecīgi un par šo soli, par šo lēmumu, uz ko es grasījos iet, un par šīm atklāsmēm, par šo saprašanu, par šo atziņu, ko Dievs man bija devis, un tas nāca vēl kā tāds papildus iedrošinājums, kas arī nesa mieru mūsu attiecībās ar sievu. Taču 19. janvārī es saņēmu iedrošinājumu no sava brāļa WhatsApp ziņā, un viņš, klausoties Spurgeona svētrunu, bija sadzirdējis kādus vārdus, kas arī mazliet saistījās ar to, ka mēs abi tajā brīdī gājām cauri, un viņš atsūtīja man šo audio ziņu, un es jums izlasīšu tikai fragmentu no tā, ko Spurgeons tur sludināja. Viņš teica tā: daži cilvēki domā, ka nav nozīmes tam, kādai mācībai jūs ticat, ka ir nebūtiski kādu baznīcu apmeklējat, ka visas konfesijas ir vienādas. Man nepatīk aizspriedumainības kundze vairāk gandrīz par visiem cilvēkiem pasaulē, un es viņai nekad neizsaku nekādas kompliments vai uzslavas. Bet ir vēl viena sieviete, kuras ienīstu tikpat ļoti, un tā ir brīvdomības, visatļautības kundze. Labi pazīstams tēls, kas ir veikusi atklājumu, ka mēs visi esam vienādi. Lūk, tā ir ekumēnija. Es ticu, ka cilvēks var tikt izglābts jebkurā baznīcā. Daži ir tikuši izglābti Romas katoļu baznīcā. Es zinu, ka daudz tiek izglābti anglikāņu baznīcā. Viņas vidū ir daudz dievbijīgi lūdzošu vīru. Es domāju, ka visiem protestantu kristiešu novirzieniem ir atlikums saskaņā ar žēlstības izvēli, un dažiem no tiem patiešām vajag nedaudz sāls, jo citādi tie satrūdētu. Un es arī šajā ziņā piekrītu Spurgeonam, kad visā šajās vietās, kur Dieva vārds tiek kādreiz sludināts vai lasīts, ka Dievs var izglābt cilvēkus, bet visdrīzāk viņi nepalika šajās te daudzās, no kuras viņš šobrīd nosauc par maldu baznīcām. Tālāk. Bet, kad es to saku, vai jūs iedomājaties, ka es uzskatu tos visus par līdzvērtīgiem? Vai tie visi ir vienādi patiesi? Protams, ka atbilde ir nē. Tālāk viņš saka, bet daži saka, ka viņi atšķiras par nebūtiskām lietām. Dieva bībelē nav nekā tāda, kas nebūtu liels vai būtisks. Vai kāds no jums kādreiz ir apsēdies, lai noskaidrotu, kura ir vistīrākā ticība? Ļaujiet man jums paprasīt, vai jūs esat apsēdušies? Vai jūs esat ar tādu deksmu, kā jūs dodaties savās karjeras lietās, savās kalpošanas lietās, savās attiecību lietās, savu izklaižu hobiju lietās? Vai jūs esat apsēdušies un pielikušies, lai jūs saprastu, kura ticība ir tā tīrākā? Ak, jūs sakāt, mēs nekad nepūlējāmies, mēs gājām turp, kur gāja mūsu tēvs un māte. Tas gan ir dziļš iemesls. Jūs gājāt tur, kur jūsu tēvs un māte. Es domāju, ka jūs esat saprātīgi cilvēki. Es nedomāju, ka jūs gājāt tur, kur citi cilvēki jūs vilka, bet gājāt paši pēc savas gribas. Es mīlu savus vecākus vairāk par visu, kas elpo, un pati doma, ka viņi kaut ko uzskatītu par patiesu, palīdz man domāt, ka tas ir pareizi. Bet es viņiem neesmu sekojis. Es piederu pie citas konfesijas, un es pateicos Dievam, ka tā ir. Es varu viņus pieņemt kā kristiešu brāļus un māsas, bet es nekad nedomāju, ka tāpēc, ka viņi nejauši bija viens, man jābūt tam pašam. Nekā tam līdzīgi. Dievs man deva smadzenes, un es tās izmantošu, un ja jums ir kāds intelekts, izmantojiet to arī jūs. Nekad nesakiet, ka tam nav nozīmes. Tam ir nozīme. Lai ko Dievs šeit Bībelē būtu ielicis, tam ir milzīgs svarīgums. Viņš nebūtu uzrakstījis kaut ko tādu, kas būtu neitrāls vai vienaldzīgs. Viss, kas šeit atrodas, ir ar kādu vērtību. Tāpēc pārbaudiet visus jautājumus, iztiesājiet visu pēc Dieva vārdu. Es nebīstos no tā, ka tas, ko es sludinu, tiek pārbaudīts ar šo grāmatu. Tikai dodiet man godīgu telpu, nekādu labvēlību un šo grāmatu.
Ja es pateikšu kaut ko pretēju tai, nākamajā svētdienā es to atsaukšu. Caur šo es stāvu, caur šo es krītu. Pētiet un skatieties, bet nesakiet, ka tam nav nozīmes. Ja Dievs kaut ko saka, tam vienmēr jābūt svarīgam. Un cik liels iedrošinājums tas man bija pagājušā gada janvārī. Šādu materiālu, šādu iedrošinājumu saņemt no savu brāļa, ar kuru es tajā laikā biju sācis dalīties ar šīm lietām, kuras es sāku saskatīt. Jā, ne vienkārši lūkšanā, arī lasot grāmatas, klausoties kādus sludinātājus, skatoties kādus video, bet es sāku ieraudzīt šīs lietas, un tas man tiešām nāca par lielu iedrošinājumu. Tad pienāca 25. gada janvāra noslēgums, kad 19. un 26. janvārī es teicu savas 2 pēdējās uzrunas prieka vēstī. Pirmā no tām bija atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Un otrā bija tā, kā kļūt pilnīgam un nekad neklupt, kas runāja par svētāpšanu un būt neatlaidīgiem Dieva darbos. Pēc 26. janvāra dievkalpojuma brālis man atsūtīja iedrošinājumu, ka vārds bija spēcīgs un vajadzīgs, un ka viņiem ir sākušās diezgan dziļas, nopietnas sarunas arī ar viņa sievu Lieni par šīm lietām, par šīm tēmām. Un vēl drusku vēlāk es padzirdēju, ka šīs mūsu sarunas bija aizgājuši vēl drusku tālāk, un par to jau zināja arī mana māsa Kitija un vēl kādi cilvēki. Un tas bija brīdis, kad es sapratu, ka, lai gan es pats vēl varbūt nestāvēju ļoti stingri uz šīm pārliecībām un atklāsmēm un nezināju varbūt visās lietās, kā vislabāk to paskaidrot un pamācīt. Tagad es, protams, esmu daudz veselīgākā vietā. Bet ka es nevaru turpināt to darīt vienkārši personīgi vai runāt ar Valteri, jo es redzu, ka tā saruna ir aizgājusi tālāk, ka citi cilvēki tiek iesaistīti un uzzina, un es negribēju runāt aiz muguras. Un es sapratu, ka man ir jātiekās ar maniem vecākiem un jārunā ar viņiem par šīm lietām, par kurām es jau biju domājis daudz mēnešus, un mēs arī kopīgi bijām runājuši ar manu brāli. Un tā mēs vienojāmies, ka 12. februārī mēs tiksimies ar mūsu vecākiem, prieka vēsts mācītājiem, un uzrādīsim viņiem šīs lietas. Un, protams, ka es biju atbalsts vai iniciators, bet mans brālis un tajā laikā arī viņa sieva un arī mana māsa bija atbalstītājs tam, ka tas ir vajadzīgs un ka tas varētu nākt par labu. Un es arī savai māsai, Kitijai un manam brālim Valteram parādīju to prezentāciju, ko es biju sagatavojis, lai rādītu. Un interesanti, ka mans brālis pat iekomentēja un uzslavēja, ka tā ir laba, un tāpat esot atturīga, ka viņš bija gaidījis, ka tā būs daudz varbūt tāda trakāka. 25. gada 12. februārī notika šī lielā tikšanās. Un jāsaka, ka vienu lietu man tiešām ir žēl, ko es arī vecākiem nožēloju, ka es viņus tā kā iemānīju uz to tikšanos. Es biju teicis, lai viņi atnāk, es gribu parādīt kaut kādu jaunu projektu, kuru mēs varētu virzīt draudzē, bet sanāca, ka es uzrādīju šīs maldu mācības un prakses un norāju viņus par tiem. Un jā, par to man ir žēl, tā tam nevajadzēja būt, bet tā saruna notika. Un tajā es uzrādīju gan šīs maldu mācības, parādīju raksturvietas, kas runā par to, kā būtu pareizi, tam jāpiet, un es pēc mirkļa arī nolasīšu tādu e-pastā, ko es aizsūtīju tādu kā īso formulējumu, lai mēs skaidri zinātu, ko tad es īsti tur teicu, un lai tas viss nepalikt emocijās. Un mēs ļoti daudz komunicējām e-pastos, tāpat arī klātienē. Bet tur es uzrādīju ne tikai šīs mācības, bet arī to, kur ir šo mācību saknes. Piemēram, priekvēstī, tāpat kā daudzās citās ticīgo varas un labklājības evaņģēlija draudzēs, piemēram, Kenets Hēgens tiek uzskatīts par lielu ticības varoni. Un viņam ir šī grāmata Jēzus vārdā un vēl kādas citas. Un tikai ratais zina, ka šo te grāmatu viņš lielā mērā aizņēmās un nozaga no Kenjona, kurš bija viņa skolotājs, kurš paņēma daudzas, kura skolotājs savukārt bija New Age sludinātājs un mācītājs. Un šis Kenjons paņēma daudz šos New Age idejas, un viņš tās pasludināja un ieviesa kristietībā. Viņš bija kāds pārejas posms. Un tad Kenets Hēgens jau to sludināja vienkārši kā kristietību. Piemēram, šī manifestēšana, ka mēs ar savām domām, ar saviem vārdiem, mēs radām realitātes, mēs mainām lietas, mēs pievelkam to, ka mēs runājam un tam līdzīgi. Es uzrādīju šīs lietas, un kā jau jūs varat iedomāties, tā saruna bija ļoti smaga. Tā reakcija uzreiz bija ļoti drūma.
Un tas bija, protams, saprotami. Es to arī sagaidīju. Un es izgāju cauri šīm lietām. Ik pa laikam bija jābūt pārtraukumam, jo kādam bija kaut kas, ko teikt un tam līdzīgi. Un tad beigās savu noleikto galvu es teicu, un slaidā parādījās, tāpēc atgriezieties no šiem maldiem. Un es arī aicināju, nožēlot, atgriezties no šiem maldiem, no šīs te maldu mācībām, jo tās nav bibliskas, tā nav bibliska mācība. Un ja kādam ir šoks, kas tās maldu mācībām, es pēc mirkļa nolasīšu, ko es sūtīju e-pastā pēc tam, lai paskaidrotu situāciju. Un dodoties uz šo sarunu, man īsti nebija skaidrs, ko no tās var sagaidīt. Ideālajā variantā mēs arī lūdzām un gavējām par to, kad Dievs atvērtu un uzrādītu šīs lietas, bet, protams, ka tas tā nenotika. Un tāpat laikā mēs bijām gatavi, ka tajā vienā dienā, 12. februārī, ka mēs abi kopā ar sieviņu, mēs abi strādājam prieka vēstī, ka mēs varam pazaudēt savas darba vietas, tādu ienākumus, varam pazaudēt savu dzīves vietu, jo mēs dzīvojam tajā laikā arī vēl pie maniem vecākiem, īrējām daļu mājas, un ka mēs varam pazaudēt arī mūsu ģimenes, jo kā mani vecāki un ģimene, tā arī Esteras ģimene ir uzaugusi ar šo mācību, un, piemēram, Esteras vecāki tur regulāri klausās Kenetu Koplandu un ir ļoti stipri tajā ticīgā varas mācībā. Un ir aizrautīgi par to, varbūt, ka pat vairāk nekā mani vecāki, vismaz pēc tā, kā viņi to dzīvo, tā var spriest. Tas, kas bija skaidrs, ka mana publiskā kalpošana un tā saucamais mācītāja amats, kurā es nekad netiku iecelts, nekad netiku ordināts ar roku uzlikšanu, man vienkārši tā sāka saukt. Ka tas posms manā dzīvē noslēdzies, ja es neatgriezīšos no šīs savas pārliecības un no šī, ko es biju darījis. Bet mums turpinot runāt un diskutēt, pēc kāda laika man tika tomēr dot iespēju vēl pabeigt šo te mācīšanu Bībeles skolā, jo kas ilga 2 mēnešus, man bija diezgan daudz tēmas, kuras es biju uzņēmies, un tāpat arī varēju reizi mēnesī vadīt lūkšanās trešdienā. Un, protams, ka tas bija neparasti un nepatīkami viņiem, kad es lūdzu tikai ar prātu un saprašanu un tā kā gars vadīja, bet ne šajās te mēlēs, kuras es noraidu kā nepatiesa mēles un murmināšanu. Bet tas, ko es piemiršu pateikt, bija tas, kas notika pēc šīs sarunas. Kad iepriekš esot tādā kā koalīcijā un vienprātībā ar manu brāli, tā sarunas beigās es sapratu, ka es esmu palicis pilnīgi viens. Jo, vismaz tajā telpā, jo mans brālis, acīm redzot, tas viss bija tik nepatīkami, tik smagi un tik šokējoši, ka viņam pēkšņi nāca apgaismība, ka viss tas, ko mēs iepriekš bijām runājuši un sapratuši un pētījuši rakstos, ka tas ir nepatiesi. Un viņš nostājas atpakaļ, tā kā ieradnieks būt un atbalstīt vecākus tajā pārliecībā, kas viņiem ir un kurā viņi stāv. Un tad vēl nākamajās nedēļās mums vēl bija kādas reizes, ka mēs runājām, kas nebija diezko varbūt tādas patīkamas un kādreiz bija kaut kādas emocijas un tā, un tad tika nospraustas vienkārši, kad mēs nekomunicēsim, līdz šīs lietas neatrisināsies. Un tā mēs neesam ar brāli komunicējuši kopš tās dienas. Jā. Bet tad pagāja laiks, un 22. martā es sapratu, ka vienkārši, lai tas viss nekļūtu emocionāli, jo bieži tika pārmest lietas, kuras nemaz neviens neuzrādīja, vai nepārmeta, nenorāja par tām, es uzrakstīju e-pastu saviem vecākiem, un arī Valters tur bija pievienots, kuras skaidrāk noformulēja to, kas tad bija tās lietas, kuras uzrādīju tajā sanāksmē, nepievienot neko klāt. Un es izlasīšu arī jums, lai jūs dzirdat aptuveni, kā tā komunikācija mums gāja. Rakstu šo vēstuli, lai skaidrāk definētu savu nostāju iepriekš apspriestajos jautājumos. Vēlos, lai mūsu sarunas būtu konstruktīvas un lai mēs izvairītos no liekas emocionalitātes. Ceru, ka tas palīdzēs mums labāk saprasties un koncentrēties uz būtisko. Pirmais punkts – evaņģēlijs, mazinot Kristus upuri. Šis ir viens no biežāk dzirdētajiem pārmetumiem no jūsu puses. Lai gan evaņģēlijas sludināšanu bieži pavada dziedināšanas un ekonomiskās situācijas uzlabošanās, tas tā nebija un nebūs vienmēr. Jēzus cilvēkus brīdināja par pretējo, atstumšanu, vajāšanām, nāvi. Evaņģēlijs ir vēsts par mūsu grēku piedošanu, sodu izciešanu un augšām celšanos uzvarā. Pāvila citētais ticības apliecinājums un citi senie apliecinājumi, piemēram, Nīkais ticības apliecība, neiekļauj veselību un labklājību. Lielā pavēle evaņģēliju saista ar glābšanu. Apostols Pēters sludina evaņģēliju uzsvarot grēku piedošanu. Kad saprotam, cik briesmīga problēma ir grēks un kādu sodu esam pelnījuši, tad Kristus upurs un Dieva žēlstība nešķitīs mazāka tikai tāpēc, ka tajā neietilpst visas citas labās lietas, ko mēs varētu vēlēties. Katrā ziņā, ja labklājība vienmēr ir Dieva griba un sagādāt Kristus upurī, tad apustuļi to nezināja. Vai viņiem nebija ticības?
Otrais punkts – labklājība. Kad runājam par labklājības evaņģēliju, kas māca, ka Dievs vienmēr grib finansiāli svētīt, bieži iedrošinot cilvēku miesīgumu un mankārību, kā pretarguments tiek lietots nabadzības evaņģēlija noraidīšana. Tomēr es neticu nevienam no šiem evaņģēlijiem. Evaņģēlijs ir viens vienīgs, ka ticam sekojam Kristum, labklājībā vai trūkumā. Jaunā derība šajā sakarā māca par pieticību un devīgumu. Ja kādam Dievs dod nopelnīt daudz naudas un dzīvot labklājībā, tas nav slikti, bet Bībele arī viņiem māca, kā dzīvot. Mums nevajadzētu iedrošināt nabadzīgu dzīvesveidu, bet nevaram iedrošināt arī dzīvošanu vai dzīšanos pēc mantas, bet Dieva valstības. Piemetamā daļa ir Dieva kompetence. Agrīnā draudze un kristiešu labklājība piedzīvoja periodiski, bet vairums cieta trūkumu un sāpes. Ziedošana jeb 10. Jaunās derības kristieši ziedo, jo Dievs mums dāvājis jaunu sirdi, kas nedomā tikai par savu labumu. Mēs varam būt devīgi, jo uzticamies, ka Dievs par mūsu vajadzībām rūpēsies. Mēs nedodam, lai saņemtu atpakaļ. Mēs dodam, jo vēlamies paklausīt Dieva vārdam un būt par svētību. Bībele māca, jo pati došana jau ir svētība. Bībele māca, lai dodam no sirds, nevis spiediena vai manipulācijas rezultātā. 10. ir labs un biblisks princips, pie kā var turēties pēc savas pārliecības, bet tas nav likums vai prasība jaunajā derībā. Dziedināšana un veselība. Tas kungs patiesi ir mūsu ārsts un dziedinātājs. Viņš atbild uz lūgšanām un dziedina arī šodien. Pienāks diena, kad vairs nebūs asaru, sāpju vai slimību. Lielajā plānā trūkums un slimības, protams, nav Dieva griba, tās ir grēku un kritušās pasaules sekas. Bet vai mums ir apsolīts, ka no tām būsim pilnībā pasargāti šajā dzīvē? Jēzus nemācīja par dziedināšanu, viņš vienkārši dziedināja, atklājot Dieva valstību, kura daļai varam piedzīvot virs zemes, bet pilnīgā skatīšanā ieiesim viņā dienā. Viens saņem dziedināšanu, cits savukārt nomirst no tās pašas slimības. No kā tad tas ir atkarīgs? Vienam nebija pietiekams ticības, pietiekama liela aizlūdzēja komanda. Es jums iepriekš jau norādīju bibliskus piemērus par slimiem cilvēkiem apustuļu komandās, kā arī citus vecās un jaunās derības stāstus, kas apliecina, ka Dievs savus labos nodomus var piepildīt, izmantojot par šīs pasaules bezdīvīgos cilvēkus un ciešanas pasaulē. Piemēram, Izraēla tika atjaunota holokausta traģisko notikumu dēļ. Dievs nav ļaunuma autors, bet var to lietot savam godam. Te varam iedziļināties un runāt par Dievu primāro un sekundāro gribu, taču jā, mēs lūdzam Dievam dziedināšanu. Sev un citiem, bet padodamies viņa gribai arī tad, ja tā nenāk. Un, protams, ka tas, kā es to rakstīju gadu atpakaļ un kā es šodien varbūt to verbalizētu, būtu labāk un pareizāk, bet tas, kā es rakstīju toreiz. Lūkšana mēlēs. Es ticu gara vadītai runāšanai mēlēs, bet saskaņā ar Bībeli sapulcē līdzi jānāk skaidrojumam vai tulkojumam. Protams, ka jūs novilksiet atšķirības starp personīgo lūkšanu valodu un gara dāvanu, taču arī šis runā par sevis celšanu un iedrošināšanu, kas parasti attiektos uz personīgo lūkšanu valodu. Pāvils acīm redzot šo vēstuli rakstīja, lai koriģētu viņu praksi un paradumus, kas nepagodināja Dievu, un arī mums to vajadzētu ņemt vērā. Gari praviešiem klausa, vai tiešām gara izpausme, kuru gandrīz nekad neesmu novērojis, runāšana mēlēs un tulkošana var tikt noteikti tik stingri, bet lūkšana mēlēs, šī privātā personīgā lūkšana valoda, kas neeksistē, var tikt īstenota kā vien gribas. Lūdzu apskatiet un padomājiet, kuros punktos esam vienprātībā un kuros nē. Nevēlos nevienu nepatiesi apsūdzēt. Todien es neuzdrīkstējos starp visiem šiem punktiem iekļaut vēl vienu, par kuru es biju pārliecināts, ko Dieva vārds saka. Un varbūt tā bija mīkšķaulība no manas puses, bet tā ir par sievieti mācītāju, jeb sievieti kalpošanā, kad viņa māca un valda pār vīriešiem. Nu, un tā pagāja daudz mēneši šajās sarunās, tur pagāja, un arī man turpinot vēl aizvien apmeklēt šos tā saucamos dievkalpojumus, kur es vienkārši gāju un garīgi miru, un cilvēki to redzēja, man prasīja par to, es sēdēju, klausījos, un mēs sākām ar sievu ņemt līdzi arī savus bībeles, un mēs šķīrām vaļā, un mēs sākām viens otram rādīt, ka gandrīz visas raksturvietas, kas tika lietotas šajā sanāksmēs, bija izrauts no konteksta. Un tā mēs viens otram to rādījām, mēs reizē kopīgi mācījāmies, pat sēžot tur, un tad mēs tā sākām mazliet pasmieties, kad tie cilvēki, kuri sākuši šo draudzi nes līdz savus bībeles un šķirt vaļā, kad tas runātājs tās piemin, tā ir slikta zīme, un visdrīzāk, ka tie cilvēki pēc kāda laiciņa dosies prom no turienes. Un saistībā ar šiem te dievkalpojumiem,
bija arī laiks, kad es sāku sūtīt ēpastu savam tēvam, parasti bija svētdienas vakarā, kad es biju sēdējis, tur pierakstījis kaut kādas lietas, un es sāku sūtīt atgriezenisko saiti, kuras norādīja par tām lietām, kas varbūt bija arī pareizi pateikts, bet tad uzrādīja lietas, kas nebija pareizi, kas nebija pēc Dieva vārda, kur bija kādas domas, idejas, un raksturvietas interpretētas patvaļīgi. Es sāku sūtīt, bet tās šajā video es neiekļaušu, varbūt kādus fragmentus iekļausim tajā video, kas būs celietos gaismā, kad mēs to publicēsim par prieka vēsti, un jāsaka godīgi par maniem vecākiem, kurus mīlu, un es ļoti gribētu, lai arī viņi ieraudzītu šīs lietas un nožēlot. Tad jūlija sākumā man bija iespēja arī satikties ar kādu manu labu draugu kalpošanā un dzīvē, Dāvi Pēterkopu, un arī ar viņu ģimeni. Un mēs satikāmies un arī runājām vairākas stundas par daudzām no šīm lietām. Un jāsaka, ka toreiz arī viņš bija atbalstošs un daudzām no tām lietām viņš piekrita vai daļēji piekrita, bet vienkārši neuzskatīja, ka tas būtu pietiekams iemesls, lai aizietu no draudzes, uz ko, protams, es, nepiekrītu, jo vairāk no šiem punktiem, piemēram, cits evaņģēlijs, sieviete kalpošanā, šīs nepareizās mēles, manuprāt, jau ir pietiekami liels iemesls, jau viena atraut no visām pārējām lietām ir pietiekams, lai cilvēks nebūtu tādā sanāksmē, kur tiek publiski un atklāti pārkāptas lietas, kuras Dievs pavisam skaidri savā vārdā ir noteicis. Un tajā vasarā es un mani vecāki, mēs bijām apņēmušies meklēt Dievu, izmeklēt šīs lietas, lūgt, lai Dievs atklāja, lai Dievs uzrāda, un es personīgi nodevos vairāk tieši evaņģēlismam, lai iet un sludinātu evaņģēliju, par ko es tiešām biju drošs, un zināju, ka tas noteikti ir tas, kas varēs būt par svētību cilvēkiem, vismaz tajā vietā un ar tām iespējām, kas man tobrīd bija. Un tad pienāca augusta sākums, kad mēs atgriezāmies no atvaļinājumiem, visi tā kā bija bijuši tāds mazliet klusāks laiks un periods, un es aizēju šo sanāksmi, un es piedalos tajā dievkalpojumā. Viss dievkalpojums gan vairs nebija pieejams YouTube, bet es paņēmu šo mana tēva runu, un es gribu, lai mēs apskatāmies kādus no fragmentiem, lai jūs saprastu tagad uz to kopējo kontekstu, kāpēc tieši šis dievkalpojums arī bija tas mirklis, kad mana sieva, kur iepriekš teica, nezinu, vai tas ir iemesls, vai tas būtu pamatot, ka mēs tam dēļ ietu prom un tā, viņa tā kā lauzās, un līdz galam vēl nevarēja nodoties šim solim, jo tas bija tāds drastisks no mūsu skatījuma. Šajā te dievkalpojumā. Šī dievkalpojuma laikā viņa saprata, ka mēs nekad vairs neatgriezīsimies tur. Un pēc tam es esmu runājis ar kādiem, kas vēl aizvien pat ir prieka vēstī, un ar kādiem arī, kur jau ir ārā, kur man ir teikuši, kad arī viņi sēdēja tur un viņiem vīta ausis nost. Un ja es būtu piecēlējis un teicis kaut ko un gājis ārā, tad viņi būtu man sekojuši. Bet, diemžēl, man toreiz nebija gudrības vai drosmes, un es nosēdēju līdz beigām un tikai tad izgāju, kad sākās tā saucamā lūkšanas daļa. Bet apskatīsimies tagad kādus fragmentus, un es mazliet pakomentēšu, kāpēc tas mani aizskāra, un kāpēc tas man palēnām vilka šo līniju, kad atpakaļ es vairs nedrīkstu un nevaru atgriezties. Ņemiet vērā, kad ir pagājusi vasara, kad mēs esam it kā abas puses lūguši Dievu, meklējuši rakstos, un tagad šī nāca kā tāds apstiprinājums, ka ne tikai viņi paliks šajās te maldu mācībās, bet viņi tām nodosies ar lielāku jaudu, un to pēc tam arī varēja redzēt, pēc tam tajos sanāksmēs, kas notika. Bet skatīsimies. Tas taču nav nekāds grēks aizņemties lūgšanu no Dieva vīriem, kas ir lūguši pirms manis. Un kad kādreiz man ir kāds blakus, un es varu palīdzēt viņam, mēs nekautrējamies viņam teikt, saka šitādus vārdus. Jo tā Pāvils darīja, Jēzus tā darīja, Davids tā darīja, Asavs tā darīja, Mozus tā darīja. Pirmkārt, tie ir klāji meli. Pāvils, Mozus, Jēzus, Dāvids. Viņi neatkārtoja kādu citu cilvēku lūgšanas. Un viņi arī neteica citiem cilvēkiem priekšā lūgšanas, kuras tiem vajadzētu atkārtot. Jā, Jēzus kalna svētdienai mācīja saviem mācekļiem, kā viņiem būs lūgt, bet mēs kontekstā saprotam, ka tā nebija domāta kā tāda viena lūkšana, ko viņiem uz riņķi ir jāskaida, bet viņš mācīja principus, kurus mums vajadzētu iekļaut savā personīgajā lūkšanas dzīvē. Tad arī rodas jautājums, vai mums ir jādara viss tas, kas nav grēks, vai mēs varam darīt visu to, kas nav grēks. Nē, tā robeža ir ļoti, ļoti šaura, ja pa to grib staigāt, jo patiesi Dieva bērni un patiesi kristieši un patiesi draudzes darīs to, ko Dieva vārds saka, un to, kas ir biblisks.
Līdzīgi kā viens cits maldu mācītājs Kreigs Grošels ir nodefinējis, ka mēs darīsim visu, kas nav grēks, lai mantotu cilvēks Dieva valstībai, bet mums nevajadzētu darīt visu, kas nav grēks. Mums vajadzētu darīt visu to, ko Dieva vārds mums uzliek par pienākumu, un ko Dieva vārds saka. Tas ir tas, ko mums vajadzētu darīt. Un ir atšķirības starp to, vai kāds cilvēks savā lūgšanā iekļauj Dieva vārdu un to, ko Dieva gars ir iedvesis un sarakstījis un devis mums, kas ir dzīvais Dieva vārds. Vai arī, kad mēs paši sakam savus kaut kādus vārdus un savus kaut kādas domas cilvēkiem priekšā un ceram vai domājam, ka tas ir tieši tas pats. Tieši šajā ticības varas doktrīnā arī sakņoja šīs pārliecības, ka tāpēc arī šajās draudzēs bieži tiek teikts priekšā cilvēkiem, iesākot dievkalpojumu, noslēdzot dievkalpojumu vai pa vidu, tā kā visiem kaut kas jāpasaka, visiem kaut kas jāatkārto. Jo tur ir tā doma ar to manifestēšanu. Ja viņi to pateiks pietiekami daudz reizes, ja viņi to pateiks, varbūt, ka viņi tam paši noticēs, varbūt, ka tas piepildīsies viņu dzīvē. Bet tie, protams, ka ir maldi, jo Bībele saka, ka mēs runājam tāpēc, ka mēs ticējam, nevis mēs runājam un tāpēc mēs ticējam. Tad es runāju to, kam es ticu, nevis runāju to, kam kāds cits tic, un ja es to pietiekami daudz runāšu, es sākušu tam ticēt. Skatāmies tālāk. Zināt, ko šodien būs cilvēki, kur teiks, Vilni, tas nav godīgi, to dara, tas nav pareizi. Jā, tev nav tā brīnuma, tāpēc, ka tu redzi, netici. Ja tu ticētu, tu redzētu, bet tā nav pareizi. Nevainot cilvēks, tas nav pareizi cilvēks vainot. Cilvēks, viņš atnācis pie tevis uz dievkalpojumu, tu tagad pasaki, redzi, tas tāpēc, ka tu netici. Vispirms cenšos neizteikt kaut kādus tādus apgalvojumus. Es lasīju Jēzus vārdus. Viņš teica, ja tu ticētu, tu redzētu. Te gan rodas jautājums. Ja viņa prāt Jēzus to tik drosmīgi un tieši cilvēkiem teica, ka viņi neredz Dieva varenību, tamdēļ, ka viņi netic. Kamdēļ mans tētis neatļaujās to teikt citiem cilvēkiem? Ja atnāk kāds slims, atnāk kāds ar kādām problēmām, kāpēc viņš nevar vienkārši atklāt viņam pateikt, hei, tev ir neticība, tev trūks ticības, tev ir jāgavē, jālūdz, jālasa daudz vairāk Bībele, tev vajag augt ticībā, lai tu varētu to saņemt. Lai gan Jēzus teica, ka jums būs ticība kā sinepgraudiņš, vissīkākā ticība. Jūs varēsiet kalnus kustināt, jūs piedzīvosiet kalnu izmēru brīnumus. Bet šī runa tika balstīta uz Lācara notikumu. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas 39. pantā, kur ir rakstīts tā, ņemiet prom akmeni, Jēzus saka. Marta māsa tam, kas bija miris, viņam saka, kungs, ap šo laiku viņš smird, jo viņš ir bijis miris 4 dienas. Un Jēzus viņai saka, vai es tev nesacīju, ja tu ticētu, tu redzētu Dieva godību. Tad tie noņēma akmeni no vietas, kur mirušais bija nolikts, un Jēzus pacēla savas acis un sacīja, tēvs, es tev pasakos, ka tu mani esi dzirdējis. Un es zināju, ka tu mani dzirdi vienmēr, bet ļaužu dēļ, kas stāv blakus, es to sacīju, lai tie var ticēt, ka tu mani esi sūtījis. Jēzus saka, es šo lūdzu un es šo daru, lai viņi varētu ticēt tam, kas es esmu. Pastīsimies, kādu es uzrakstīju komentāru manam tēvam e-pastā. Vai kāds no klātesošajiem ticēja, ka Lācars tūlīt tiks uzcelts no miroņiem? Neviens. Palasiet savus bībeles. Šis brīnums notika, lai tie ticētu, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, nevis viņu ticības dēļ. Jēzus aicināja ticēt uz viņu, to brīnuma darbu dēļ, ko viņš darīja. Šajā reizē mācekļi neticēja un pat nesaprata, kas notiek. Marija neticēja, citi jūdi neticēja, Marta neticēja, ka Lācars uzcelsies, bet viņa ticēja, ka Jēzus ir Mesija un redzēja Dieva varenību. Mūsu ticības objekts vai mērķis nav brīnums, ko vēlamies, bet brīnums ar lielo burtu, kurš to dara, kā gribēdams. Jēzus vienpersoniski atnāca, pavēlēja novelt akmeni un uzcēla Lācaru, un tur nebija itin neviens, kurš ticēja, ka viņš to darīs. Manuprāt, šajā stāstā Jēzus saka, tici man, seko man, uzticies man, un tu redzēsi manus darbus. Ja tu gribi teikt, ka mums jātic par konkrētiem brīnumiem, lai tos piedzīvot, tad šī raksturvieta nav labākais piemērs. Bet tajā pašā laikā, mīļa brāļa māsas, vai tas ir pareizi, ka mēs vainojam Dievu? Dažreiz saka, tā nav Dieva grība, nav Dieva prāts, un Dievs kaut ko citu domā un tā tālāk. Redziet, vainīgo ir jāmeklē tikai tajā gadījumā, ja mēs pieņemam, ka labklājības evaņģēlijs ir patiesais evaņģēlijs.
Ja mēs pieņemam, ka Dievs vienmēr visos gadījumos visus cilvēkus grib dziedināt, un viņš visu ir izdarījis, lai viņi būtu dziedināti, tad mums ir jāmeklē vainīgais, jo kaut kas nestrādā, šie cilvēki nav dziedināti. Tad ir jāmeklē vainīgais, kāpēc šīs draudzes, kurās to visvairāk sludina, iespējams ir vēl slimākas nekā tās, kurās šīs labklājības evaņģēlija nesludina. Lai gan, par to, protams, kad vēl zinātnieki var strīdēties. Bet tad, kad mēs ieraugam un saprotam, ka Dieva prāts un Dieva griba un Dieva ceļi ir augstāki par mūsējiem, tad mēs varam lūgt viņam, mēs varam prasīt viņam to, ko mēs vēlamies, kas mums ir vajadzīgs, bet padoties tai atbildē, kādu viņš dod. Un kādreiz tas ir jā, un viņš dziedina, kādreiz tas ir nē, un tu paliec slims visu savu dzīvi, un kādreiz tas ir ne tagad, un tā dziedināšana atnāk vēlāk, daudzos un dažādos veidos. Arī Pāvils taču lūdza par dzeloni. Viņš lūdza 3 reizes to kungu, lai tas atstājas no viņa. Nav svarīgi, kas tieši ir tas dzelons, bet šis dzelonis ir tas, ko Dievs viņam bija devis. Bet šeit viņš izdara secinājums 2. Korintiešiem 12. nodaļā. Viņš saka, tāpēc ar lielāko prieku es labāk lepošos savos vājumos, lai Kristus spēks var dusēt uz mani. Tāpēc es tīksminos vājumos, zākās, vajadzībās, vajāšanās, spaidos Kristus dēļ, jo kad es esmu vājš, tad es esmu stiprs. Pāvils nemeklēja vainīgo. Viņš lūdz Dievam, Dievs atbildēja, saka, nē, tev pietiek man žēlastība, tev šis dzelons paliks. Un Pāvils saka, tad es priecāšos par šīm lietām. Nevis kaunēšos, nevis slēpšu, nevis ignorēšu, nevis nerunāšu tās lietas, lai nepievilktu slimības vai nepareizās lietas savai dzīvei. Nē, viņš ar tām lepojās, viņš par tām stāstīja, viņš par tām rakstīja. Ir ļoti svarīgi pamanīt un atzīmēt sev, ka nevis Mūzes atnāca un tas, iztaisiet kaut ko, un es mēģināšu izdarīt to pašu. Mūzes Dieva sūtīts darīt Dieva uzdevumā, tā kā Dievs viņam to bija mācījis un atklājis. Un tie burvji, kas arī bija svaidīti cilvēki, kas arī bija garīgas personības, viņi bija demoniski svaidīti un apsēsti cilvēki. Viņi darīja to pašu. Un šo klausoties, palika ļoti neomolīgi. Jo arī tā nav mācība, kas bieži izskanētu prieka vēstī, lai gan, piemēram, mana mamma ļoti kaislīga aizstāvētāja visām šīm ticīgā varas mācībām un vienmēr saka, jā, tur pasaulē ir cilvēki un New Age, kas ir paņēmuši un viņi te gūs labumu no šīm lietām, bet mēs to esam pazaudējuši, mums ir jāatgūst. Tā ir tieši tā mācība, ko arī Bētelē māca Bēteles draudzē. Jūs neesat redzējuši mūsu video sargieties no Bēteles mācības, ļoti iesaku to noklausīties. Tur daudz lietas arī mazliet saskanēs ar to, ko jūs šeit dzirdat. Bet tātad šajā te uzrunā un šajā stāstā par Mūzu, no 1. Mūzes grāmatas, tiek pateikts, ka tieši no Mūzes piemēra velns paņem to un dara visu to pašu. Un jā, tajā stāstā tas tieši tā bija. Tās pirmās 3 reizes šie burvi to spēja izdarīt mazākā mērā, bet spēja to izdarīt, bet Dieva spēks bija lielāks par ļauno garu spēkiem. Bet no tā tiek izdarīts princips, tā kā mūsu saprašanā tajā runā, ka tas ir tas, kā tas strādā, ka velns paņem visu, ko Dievs dara, un viņš jau neko citu pats neizdomā, viņam nav nekā oriģināla, viņam nav nekādas tumsonības, nekādas ļaunas lietas, nekas tāds. Viņš vienkārši paņem to, kas ir Dieva lietās, un dara to pats. Un tas mūs tā kā rada šo noskaņojumu, ka tās lietas, ko mēs redzam pasaulē, tās lietas, ko mēs redzam, kas ir populāras starp šiem te New Ageistiem, ka tās ir Dieva lietas, un ka mums nevajag no tām vairīties, bet mums vajag tās saņemt un gūt labumu no tām. Un tātad tiek izdarīts šis vispārīgais princips. Nevis atstāts kā notikums, kur mēs varam apskatīt un kaut ko mācīties, bet no tā tiek izdarīts princips, mācība, likums, kas, protams, nav pareizs. Tā nav pareizs veids, kā skaidrot rakstus. Pieņemsim, ka cilvēks nebija tur uz vietas, un viņam atstāstīja šo gadījumu. Un tas gadu gaitā mierīgi tā varēja notikt, ņemot vērā velna lielo ietekmi uz visām tām sabiedrības procesiem un grēka izplatību. Viņi varēja pārvērst to, pataisīt otrādi, ka burvji darīja to, un Mūzes viņus atdarināja. Un šis ir viens no paņēmieniem, kuru mans tēvs un arī daudzi citi viņam līdzīgi sludinātāji lieto diezgan bieži. Un tas iet kopā ar to brīvrunas stāstīšanas stāstu sludināšanas formu. Kad izdara pieņēmumu, un tad par to tu vari kaut ko stāstīt un runāt, bet tas jau nav tas, ko Bībele saka, tas nav tas, ko Bībele māca. Tas ir tikai tavs pieņēmums,
kas tagad tiek uzspies virsū svētiem rakstiem, tiek iespies Bībele iekšā, un tagad mums tiek uzlīdz brilles, lai mēs caur šo runātāju pieņēmumu tagad skatāmies uz to, ko Bībele saka, un tā ir kļūda. Mūsdienās ik pa laikam piedzimst un izplatās visādas progresīvas, vismaz tā viņas sev pasniedz, visādas progresīvas un ļoti pelnošas kustības, kas darbojas ar enerģijām, energoterapiju, čakru atvēršanu, aizvēršanu, aizslēgšanu, aizmūķēšanu, aizmūrēšanu un tā tālāk. Kas coachinga veidi, guru un garīgie skolotāji, visādi attīstības un retrītu organizētāji, kas māca tev, kā sevi apzināties, kā pieņemt sevi, mīlēt sevi, kā pareizi elpot. Kā nomierināties, kā kontrolēt, kā uzvarēt, kā panākt, iegūt, manifestēt un vizualizēt. Lūk, šajā brīdī mēs redzam to biedējošo līdzību ar Bēteles draudzi un ar šīm malnu mācībām, kuras brīžiem tiek piesakts, brīžiem iznāk vairāk gaismā. Bet es gribu izlasīt no šī fragmenta no mūsu video Celietos gaismā kanālā, kur mēs lasām no grāmatas Debesu fizika. Un tur ir rakstīts tā. Ņemot vērā visas šīs sarunas par viltojumiem un autentisko, jūs iespējams jau esat sākuši kratīt galvu, cerot uz piemēriem. Labākie piemēri, ko esmu atradis, ir saistīti ar New Age kustību, gluži kā mans tēvs tikko to arī stāstīja. Tā jau ilgu laiku gūs labumu no zaktajām vērtībām vai praksēm. Rakstos esmu atradis vismaz 75 piemērus par lietām, kuras New Age kustība ir viltojusi. Piemēram, garīgais ceļvedis, tranze, meditācija, auras, spēka priekšmeti, gaišradzība, gaišdzirde un citas. Faktiski tās pieder draudzē vai baznīcai, taču tās ir nozagtas un veltīgi pārveidotas. Mums vienkārši jāatpazīst viltojumi un jāatgūst mūsu īpašums. Nevis no rakstiem, bet no New Age praksēm. Labākais veids, tas ir tas, ko izdarīja Kenjons, ko izdarīja Hēgens un kas tagad ir piepildījis to tā saucamo kristietību harizmātisko. Labākais veids, kā atpazīt viltojumu, ir kļūt par autentiskā lietu ekspertu. Turklāt, kad redzat viltojumu, neatkāpieties bailēs, ļaujiet savā sirdī atskanēt šim saucienam, tā ir mana lieta, un es to vēlos atpakaļ. Biedējoši. Šie burvi saka, ka kristietība ir nokopējusi New Age, paņēmusi kaut ko no visādām šumeru kultūrām un visādām citām. Bet, mīļie draugi, paskatieties, ko Bībelīte mums saka, tas bija Mūzes, kas atnes šos te Dievu brīnums un Dievu principus, un burvi centās atdarināt viņu, un pēc tam varbūt turpināja to darīt. Bībele mums pavēl netiekties pār to, kas ir rakstīts. Jo citādi tas noved pie uzpūšanās. Kāds turās pie Kenjona, pie Hēgena, pie Kenneth Coplanda mācības, bet kas turēsies pie rakstiem. Un tieši šeit mēs redzam, ka šis te princips un šīs te idejas tiek paņemtas ne no kurienes. Tas nav tas, ko Bībele māca, ne vecajā, ne jaunajā derībā. Tieši otrādi Dievs norāja visus tos, kas saistījās ar burviem vai kādām citām New Age praksēm, jo vecajā derībā un arī jaunajā derībā rakstīts, ka burvi neieies Dieva valstībā. Un tad atkal jautājums, vai šie dēmoniskie spēki neko nespēja izdarīt tādu, ko Dievs nedara? Protams, ka mēs redzam visādas raganas, redzam visādas okultas lietas, kas ir pretējas tam, ko Dievs dara. Tā kā šī ir aplama ideja, un tā ir jānoraida. Kristiešu aprindās ir uzradušies tādi saucamie sanitāri. Es viņus tā saucu, kristīgie sanitāri. Un tie ir cilvēki, kas saka, mēs paši izravidēs, mēs atradīsim, kurš kaut ko dara nepareizi. Viņi ar tādu milzīgu azartu uzbrūk viens otram. Ja jūs lasat, ja nemaldos, Mateja 25. nodaļā, kur Jēzus runā par pēdējām dienām, tad viņš runā par ļauniem strādiem, viņi sāk sist savus darba biedrus. Šodien šī darba biedru sišana ir tādos mērogos, tik ļoti populāri šodien. Paskatieties Amerikā, paskatieties visur, kur. Sanitārus, jeb uzkopējus, tā izteikti pamana tikai tajās vietās, kurās ir liela nekārtība. Jo, ja viss ir kārtīgs un tīrs un skaists un labs, tad tas sanitārs noiet, iztīra, piekopi un tur neko nevar manīt. Bet tad, kad tas purvs ir tik dziļš un kad tās maldu mācības ir tik ļoti izplatīts un kad tie netīrumi ir tik biezā kārtā, tad jā, kaut kur uzpūš to tīrīšanas līdzekli vai kaut kur uzliek lupatiņu vai kaut kur saslauka ar slotiņu, tad tas uzreiz izraisa milzīgu nepatiku un vētru tādā
telpā. Un tas ir tas, ko es ticu, ko Dievs šobrīd dara Latvijā. Bet te jautājums ir, vai šādiem te sanitāriem vispār ir jābūt. Protams, ka Bībele māca šīs lietas, māca, lai mēs norājam, lai mēs uzrādam grēkus, lai mēs atmaskojam, lai mēs ceļam gaismā maldu mācītājs, lai mēs norājam arī vecajos, kuri grēko, lai arī citi baidītos. Un Bībele saka, lai mēs izdzenam, lai tiesājam tos, kas ir iekšā, kas ir tie brāļi, kas ir tie ticīgie, un lai mēs izdzenam šos nelietīgos no sava vidus. Un te var uzskaitīt dažus piemērus, kur cerams, ka jūs visi piekritīsiet, ka tas ir labi un vajadzīgi, ka ir kādi, kur šīs lietas tīra, izgaismo, jo ne visiem ir laiks vai interese redzēt vai pārbaudīt šīs lietas. Piemēram, Šauns Bols. Viņš pēdējos gadus tika uzskatīts par vienu no lielākajiem praviešiem, precīzākajiem praviešiem tajā harizmātiskajā vidē. Un Bēteles draudze arī viņu cēla kā tādu lielu dievu vīru. Šis te Bills Džonsons kādās intervijās teica, ka jā, šis Šauns Bolts, kad viņš dzird tik precīzi, ka viņš gribētu mācīties no viņa, kā dzirdēt dieva balsi, un viņš braukāja pa konferencēm, visādām lieliem notikumiem, nopelnīja miljonus, bet viņš safabricēja šos pravietojumus. Viņš gāja Facebookā, atrada informāciju par cilvēkiem, kas būs pasākumos, un lietoja viņu lietotāju vārdus vai telefonu numuru vai kaut ko bija redzējis bildēs, lai identificētu, lai trāpītu viņu tajā dzīlītē, un tad runāja kaut kādas lietas, kas varētu viņam, vispārīgas pārsvarā lietas, kas varētu viņus iedvesmot, un tā viņš, ieguva lielu tādu rezonanci. Un ir arī liecības arī šobrīd, kur cilvēku dzīves ir izpostīts tādēļ, ka viņi reaģēja uz šo viņa pravietisko vārdu un domāja, ka tas ir Dievs, tā rezultātā viņa pazaudēja savus īpašumus, pazaudēja kaut kādas attiecības, apprecējās ar cilvēkiem, ar kuriem nebija plānojuši vai nekad nebūtu to darījuši, jo šis vīrs viņiem to pateica. Vai ir labi, ka kāds atmasko, vai mums vajadzētu turpināt dzīvot klusībā, maldos, kā to darīja Bills Džonsons un Bēteles draudze līdz brīdim, kad šis Šauns Bolts tika atmaskots. Tāpat, piemēram, šie katoļu baznīcas pedofīlijas jautājumi, kad tie tika atmaskoti, kad izrādās, kad ir kaut kur šīs lietas notiek, tas viss tiek noklusēts, arī politika un valdības tos piesedz, un tad šos priesterus viņi aizsūta uz kādām citām valstīm, citām nācijām, un liek kaut kādās bērnu pieskatīšanas vietās vai skolās un tam līdzīgi. Manuprāt, tas ir labi, ka šīs lietas tiek atmaskotas, jo šiem vēlnu darbiem ir jātiek celtiem gaismā. Un kāds teiks, nevajag runāt par to, kāds liks iztīties kristiešiem, bet kāds liek iztīties patiesajam Kristus šauriem ceļam, kad visi, arī pasaule redz šīs lietas, bet nav neviens kristietis, kurš teiktu, tas ir nepareizi. Mēs no tā norobežojamies. Līdzīgi kā par šīm maldu mācībām un, piemēram, naudas izsūkšanām, kas notiek draudzēs. Ja mēs runājam par Dieva draudzi kā par Dieva armiju, tad Dieva draudze ir vienīgā armija, kas nogalina savus ievainotos. Ja kāds paklūp, ja kādam misējas, ja kāds kaut ko veids, viņš tiek pievilts. Un viens otrs ir iemānīts lamatās. Nē. Šī patiesā Kristus draudze, kura vēl aizvien pastāv, nav tā, kas nogalina savus kritušos. Bet šīs viltus draudzes ir tās, kuras piesedz tos, kuri manipulē, kuri krāpjas, un viņi piesedz viens otru. Un iesaku jums, piemēram, paklausīties par Kosta Hinu, kurš bija Benija Hina, ja nemaldos, mazdēls, kurš arī pastāst par to, kā tad notika šī viņu kalpošana, un kā notika tie brīnumi, un kādā dzīvesveidā viņi dzīvoja, un kāda bija tā atmosfēra ap viņiem. Un arī mēs negrasāmies nevienu nogalināt, nevienu nošaut. Mēs ceļam gaismā maldus, mēs ceļam gaismā maldu mācītājus, un ar mērķi, lai ticīgie varētu nākt pie saprašanas, lai pieviltie varētu atgriezties, lai pazudušie varētu glābties, un arī tie, kas ir šajos maldos un kas ir šie maldu mācītāji, lai viņi varētu nožēlot. Un ja viņi nožēlotu, mums vajadzētu palīdzēt viņam nākt pie patiesas atgriešanās un ticības, bet tas nenozīmē, ka viņus vajadzētu atjaunot kalpošanā. Es nenosaukšu to vārdā, to vīru, kuram tā notika, bet viņam piesūtīja vienu aktrisi ratiņkrēslā, kura tika izstumta uz platformas, un kad viņš par viņu aizlūdza, viņa pielica kājās, un viņa rādīja, ka viņa bijusi tikko paralizēta tur entos gadus, un tagad viņa tur. Un, protams, ka tas cilvēks, tas kalpotājs,
domāju, ka paskatieties, kāds spilgts piemērs. Un viņš ar viņu uztaisīja interviju, un tur rādīja, un tā tālāk. Un tad kādā intervijā, kur viņu vienkārši tā nevainīgi sarunāja, tur tiešsaistē, viņa pēkšņi konfrontēja, re, kur tā sieviete ir. Viņa bija blēda, viņai nekas nebija, viņai nekas nekaitēja. Viņa vienkārši notēloja, kā jūs kā jūs popularizējāt šo te viltību, tā ir blēdīšanās, krāpšana, jūs esat daļa no tās. Un viņš tur sēž, sagrauz, viņš saka, es esmu pielaidis kļūdu. Ko es varu teikt? Es nevarēju atrast šo konkrēto piemēru no Benija Hina, tā saucamās kalpošanas, par kuru mans tētis runāja. Bet tas princips ir skaidrs, un tāda ir daudz redzēta, ka jā, kaut kas notiek, šķietami notiek kaut kāds brīnums, kas tiek nofilmēts jau tajā pasākumā, un tad bieži tiek filmēti atsevišķi rullīši, lai pastāstītu un dotu šīs liecības par to, kāda ir Dieva varenie darbi. Un viņi bieži saka, ka viņi tās liecības pārbauda, ka viņiem ir šie te rentgeni, ka ir šie te pierādījumi, ir šie te ārstu slēdzieni, ka viņi var pierādīt. Bet tad, kad tos pierādījumus prasa, tie nekad nav pieejami, tie nekad neeksistē. Un šis ir viens no gadījumiem, kad tas klai un skaidri tiek parādīts, kad notiek krāpšana, ka viņi neko nepārbauda, viņi vienkārši uz cilvēkiem, kuri tajā brīdī ir emocionāli pacelēti un kuri domā, ka ir dziedināti, vai šajā gadījumā, kur bija šī pievilšana, viņi uztaisa savu materiālu, viņi ceļ savu kalpošanu, ceļ savu vārdu, bet bieži tas ir vai nu viņu paši iesūtīti maldinātāji, vai cilvēki, kuri ir pievilti, vai kuri jūtās, ka ir dziedināti, bet pēc tam tādi nav. Pancreatic cancer, she said she knows the Lord just healed her this afternoon. How do you know, darling? Lord. It's all right, darling. It's all right. He'll take care of it. Scum. Surely the presence of the Lord. Don't be scared. Don't be scared. In this place, that's beautiful on you. That's powerful. What looks beautiful on her, Benny, you creep? What looks beautiful on this woman? The fear and the pain that she's in as you pretend that she's healed for your own glory? She wasn't slain. She was shoved. She doesn't want to fall back. She's come for prayer. She doesn't come for a show. Pirms kāda laika arī Latvijā viesojās tas doktors, Bībeles mācītājs, Jūdas pravietis Pols Enače. Labajā vēstī arī mēs tur braucām, tur sludinājām, kādus arī novērsām no šī maldu ceļa. Un tad, kad es skatījos, ka viņš brauc uz Latviju, es paskatījos, kā viņam ir gājis iepriekšējā vietā, kas bija Vācija. Un man pārņēma, jāsaka godīgi, svētas dusmas, sapratu, ka man ir jābrauc uz turieni. Jo es redzēju, kā tiek izmantoti slimi cilvēki, un tamdēļ, ka viņus nofilmē, un viņš lūdz par viņiem, viņš kaut ko pasaka, esiet dziedināti, tiek radīts iespējas, ka viņi tika dziedināti, bet patiesībā tur nekas nenotiek. Un tas dumjākais ir tas, ka tajos video var redzēt, ka nekas nenotiek. Un, piemēram, tagad pastieties šo meitenīti. Shall be healed. Geheilt sein. Jesus! Yes! Healed! Heilung. Behold. Sei ganz. Sei gut. Im Namen Jesus. It is done. Tad viņš lūdz par viņu, un tad viņa pēc tam tiek aizsūtīta uz vietu. Un pastieties, kā viņa staigās. Sitz doch auf meinem Stuhl. Tāpat tas notika arī Latvijā šajā pirmajā vakarā, kur bija rinda ar cilvēkiem, kuriem it kā visiem tika dziedinātas dzirdes, bet viņi jau paši neteica, ka viņi tagad dzird tām ausīm labāk, vienkārši tāpēc, ka viņi var atkārtot aleluja, ko viņi būtu varējuši arī pirms tās viņa aizlūgšanas. Viņš visai telpai uzdeva, ka tagad viņa aus ir dziedināts. I'm about to test them. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. It's what I say. Un atkārtojiet to, ko jums teiks. Amen. Halleluja. Are you just looking like that? Are you just looking like that? Look at how Give Jesus the praise. The smile on the face. Tur bija tāda kundzīte, par kuru arī pēc tam kāds man komentāros rakstīja, ka viņa tika dziedināta. Viņas mazdēls man stāstīja, ka viņš ar viņu runājis ir un ka tur nekā nebija. Viņi bija ļoti aizdomīgi par visu to, kas tur notika. Mēs varētu paskatīties uz Bībeles lielajiem dievu vīriem, mēs katram atrast kaut kādas diskvalifikācijas vērtus kļūdas. Mēs jau pieminējam Mūzu, un mēs varētu pieminēt jebkuru. Zināt, paldies Dievam, ka Dievs nenošauj savus bērnus, kad viņi kļūdās, kad viņi izdara kā kļūdu.
Jā, es piekrītu, ka Dievs lieto nepilnīgus traukus. Un jā, Mūzes bija slepkava, Dāvids bija laulības pārkāpējs un Pāvils vajāja draudzi. Viņš gan to darīja nezināšanā, neticībā, bet pēc tam, kad viņš kalpoja, viņš teica, ka viņš pats sevi netiesā, un viņš arī neapzinās, kur un kādā veidā viņš būtu grēkā. Bet ko būtu svarīgi saprast, ka visi šie vecās derības varoņi nebija draudzes vecie, viņi nebija mācītāji. Līdz ar to tur nav nekādas šīs te korelācijas, jo 1. Timotejam 3. nodaļā ir rakstīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem ir jāizvērtē un jāatlasa tie vīri, kuri var vispār kandidēt, lai viņi būtu par vecajiem. Protams, ka arī Dieva aicinājums, svētā gara vadība, visam tam ir jābūt patiesajā Dieva draudzē, ka šajās nav. Un tur ir rakstīts, tad biskupam jābūt bez vainas, tātad šobrīd, ka nav nekāda grēka vai maldu, kurus viņam varētu uzrādīt. Viena sievas vīram, un Benijs Hins ir bijis laulības pārkāpējs, modram, skaidrā prātā, labas uzvedības, viesmīlīgam, spējīgam mācīt, un vairums no šiem maldu mācītājiem nav spējīgi mācīt. Viņi nesaprot svētos rakstus un nemāk tos arī skaidrot tā, lai draudz patiesi, lai ticīgie būtu uzcelti. Ne tādam, kas nodevies vīnam, ne ķildniekam, ne alkatīgam uz negodīgu peļņu, tāda krāpniekam, kas arī daudz no viņiem ir, bet pacietīgam, ne skandālistam, ne mantkārīgam, kādam, kas labi valda savu pašu namu, kam savi bērni ir pakļauti ar visu krietnumu. Jo, ja kāds nezina, kā valdīt savu pašu namu, kā viņš parūpēsies par Dieva draudzi, ne jaunatgrieztam, lai paceldamies ar lepnumu, viņš neiekristu vēlna nosodīšanā. Turklāt viņam jābūt labai liecībai no tiem, kas ir ārpusē, lai viņš neiekrīt negodā un vēlna slazdā. Protams, ka mēs netolerējam krāpšanu, mēs netolerējam kaut kādu izlikšanos, mēs netolerējam kaut kādas tur, sautīgas, egoistiskas schēmas, kaut naudas vākšanas. Un viņu pietiek arī mums šeit Latvijā. Kā šis tolerants trūkums izpaužas prieka vēstī un citās tam līdzīgās draudzēs? Kuri ir tie viltus pravieši? Kur ir tie krāpnieki? Vai kāds var nosaukt tos vārdā? Nē, jo šajās draudzēs un prieka vēstī ir bijuši entie maldu mācītāji, gan arī visu viņu slavenību saraksts, kas tur ir bijuši, ir šo maldu mācību sludinātāji, vēstītāji. Tas pats Bills Džonsons, Kris Voltons un daudzi citi ir šī paša burbuļa dalībnieki, un līdz ar to tie visi ir viltus pravieši un krāpnieki. Bez tam prieka vēsts dalībnieki taču apmeklē daudzas citas grandiozas konferences un pasākums un ziedot tiem naudu, kur kalpo un uzstājas šie maldu mācītāji, viltus pravieši. Kurus no tiem prieka vēstī šie mācītāji, tā saucamie, ir atzīmējuši, ir norājuši, ir uzrādījuši, ir brīdinājuši par tiem, lai tajos neņem dalību? Tāda nav. Un man Dievs nav devis mandātu, man Dievs nav devis uzdevumu, un es ticu, ka mūsu draudzē Dievs nav devis uzdevumu, lai mēs te ķidātu visus citus, izsekot, izspiegot viņus un šeit ārstēt viņus. Šajā vietā mēs ārstēt viņus. Ārstēt tas ir pēdiņās liekt. Izklausās jau ļoti pazemīgi. Līdzīgi kā Džoels Ostīns saka, ka Dievs viņam nav aicinājis tur iet un runāt par citu grēkiem, bet tikai iedrošināt, bet tad jau viņš nav evaņģēļa kalps. Tad jau viņš nevar būt mācītājs, tad jau viņš nesludina visu Dieva vārda pilnību, jo uz to mēs esam iedrošināti. Tāpēc pastīsimies, ko Dieva vārds saka, jo mans tētis, Vilnis, saka, ka Dievs viņam nav devis šo mandātu. Bet vai caur, lai gan laulāt cilvēkus, Dievs viņam ir devis šo mandātu, lai gan to Bībelē mēs nekur neredzam. Ja? Jo parasti Matijā saka, ar Jēzus Kristus man piešķirtajām pilnvarām, es jūs pasludinu, kādā veidā, ar kādām pilnvarām, kur mēs to Bībelē redzam. Bet pastīsimies, ko Bībele saka, vai mācītājiem un arī vispār kristiešiem Dievs ir devis tādu mandātu. Romiešiem 16:17. Tad no es jūs lūdzos, brāļi, atzīmējiet tos, kas izraisa šķelšanās un apgrēcības, kas ir pretī mācībai, kuru esat mācījušies, un izvairieties no tiem. Efesiešiem 5:11. Un lai jums nav sadraudzība ar tums neauglīgiem darbiem, bet drīzāk tos norājiet. Titam 1:10. Jo ir daudz nekārtīgi un tukšu runātāju, maldinātāju, īpaši tie no apgrēzīšanas, kuru mutes jāizbāž, kas apgāž veselus namus negodīgas peļņas dēļ, mācīdam to, ko tiem nepienāks. Viens no viņiem pašiem, proti viņu pašu pravietis sacīja, krētieši vienmēr ir meļi, ļauni zvēri, slinka vēderi. Šī liecība ir patiesa, tādēļ norāj tos asi, lai tie var būt veselīgi ticībā, nepievērsdamies jūdu pasakām un cilvēku pavēlēm, kas nogriež no patiesības. Un vēl varētu minēt entās raksturvietas, kuras mums skaidri atklāja, ka Dievs mums ir devis tādu mandātu, ja pat mēs to negribam pieņemt. Bet tie, kas ir no Dieva dzimuši, tie, kas dzīvo patiesībā, kas sludina visu Dievu vārdu, neizvairīsies un neatmetīs arī šo
ļoti svarīgo pavēli un norādījumu. Ja es šodien svētdienas rītā jums atnāktu un pateiktu, ka, ziniet, pagājušā naktī bija 3. debesīs un dzirdēju vārdus, bet es nedrīkst jums tos teikt. Es domāju, būs vesela rinda, vesela taisīta raidījums, filmēt, tur pa gabaliņiem tos, kā analizēt man sejas muskuļus, ko es darīju ar rokām, kā tas ir čals jau ir pa fāzi nobīdījies. Ja? Tā ir kāda, Dievs ar tādiem pekstiņiem nenodarbojas. Pāvils saka, mīļie draugi, es pazīstu cilvēku, kurš priekš 14 gadiem bija tur. Un nezinu, varbūt, ka viņš tur bija visām kurpēm un visām fiziski tur bija, mēs nezinām to. Dzirdēju šāds vārds. Viņš runā par Dieva brīnumiem, par tādiem brīnumainiem Dieva atklāsmes veidiem, ka tas nav nekas neparasts, tas nav nekas tāds ārpus. Tas kaut kad bija 1. gadsimtā, bet pēc tam lēnām tas izzūd, kad izmir viss īpaši nodevušies, īpaši svētītie. Tagad mums ir palikuši tikai dogmas un doktrīnas. Ja viņš stāstītu par debesu piedzīvojumiem, tad visi būtu šokā. Jā, tas būtu tas pats pūlis, kurš skrēja uz Bēteles draudzi, tad, kad viņiem bija zelta puteklīši un godības mākonis, un kas skrien uz visām konferencēm, kur kāds apsola kādu brīnumu, un nevis mācīt Dieva vārdu. Jā, šis te pūlis būtu ieinteresēts, un viņi gribētu to visu dzirdēt. Bet viņš savā runā centās to padarīt tā, ka tas būtu pilnīgi normāli, ka tas būtu pašsaprotami. Lai gan Dieva vārds mums saka, un Pāvils par to runā ar tādu pietāti, un Pāvils ir apostols pagāniem. Dievs viņu īpaši aicināja, īpaši izredzēja un deva viņam šo pieredzi, atklāt viņam evaņģēliju, lai Dieva darbs varētu iet plašumā. Un tagad mums ir svētie raksti, mums ir šis te pamats, ko ir devuši mums pravieši un apostoļi, un Kristus ir stūrakmens. Mums vairs nevajag šos debesu apmeklējumus, jo mums pietiek ar to, kas stāv rakstīts. Mēs nedrīkstam tam tiekties pāri, ja kāds sludina kaut ko, kas nav rakstos. Viņš sludina maldas, viņš sludina melus. Un 1. Korintiešiem 13. nodaļā, tas ir īsi pirms šīm te gara dāvanām un kā tās jālieto draudzē, Pāvils saka šādus vārdus. Mīlestība nekad nebeidzas, bet ja ir pravietojumi, tie beigsies. Ja ir mēlis, tās mitēsies. Ja ir atzīšana, tā izzudīs. Jo mēs atzīstam daļai un pravietojam daļai, jo tajā laikā bija pravieši, bija apustuļi, kas katrs sludināja tikai kādu daļu no patiesības. Viņiem nebija visa patiesība. Bet rakstīts, bet kad ir nācis tas, kas ir pilnīgs, tad izzudīs tas, kas ir daļais. Un kas ir tas pilnīgais, kas atnāks un kad tas atnāks? Es ticu, ka tas ir Dieva vārds. Jo viss raksts, viss, kas ir rakstīts, ir Dieva iedvesms un ir noderīgs mācībai, norāšanai, labošanai, pamācībai taisnībā, lai Dieva cilvēks var būt pilnīgs, viscaur apgādāts uz visiem labiem darbiem. Un tagad viens tāds kurjos moments. Piedodiet, es skatos uz pulksteni, viņš vienkārši apstādiniet pulksteni. Mēs varētu visu reizē vienoties lūkšana, kungs apstādini. Un tā ir klasiska problēma visās tā saucamajās mūsdienu draudzēs, es to lietoju pēdiņās, kas ir iznākuši no lielās Maukas katoļu baznīcas. Jo draudzes sanāksmes, garumus diktē komforts, vēders, pulkstens, citi plāni. Līdz ar to nav iespējams skaidrot, nav iespējams mācīt, nav iespējams palikt mācībā tā, kā to darīja agrīnie kristieši. Jo viņiem arī nav tādas mācības, kurā palikt. Mateja evaņģēlija 15. nodaļā 32. pantā rakstīts, tad Jēzus aicināja savus mācekļus un sacīja, man ir žēl pūļi, tāpēc, ka tie ar mani paliek jau 3 dienas. Un tiem nav nekā ko ēst. Un es negribu to sūtīt prom gavējam, lai viņi ceļā nenogurtu. Jēzus saka, ar viņu 3 dienas bija cilvēki, un viņš viņus mācīja, un viņš negribēja viņus atlaist nēdušus, bet šīs tā saucamās draudzes notur sanāksmi 1,5 stundu vai 2 stundas, un tā jau ir pa garu, jo puse jau grib iet, puse jau stāv lejā rindā uz kafejnīcām un tam līdzīgi. Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, kurus es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie Tēva, un viss, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tik pagodināts dēlā. Paklausties, vai tas nav vienkārši labklājības evaņģēlija pieteikums, vai Jēzus nav pirmais labklājības evaņģēlija sludinātājs, un tad viņš nobeidz visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā. To es darīšu. Es ienīstu labklājības evaņģēliju. Es ticu, ka Dievs ienīst labklājības evaņģēliju. Jēzus Kristus ienīst labklājības evaņģēliju. Apostoļi ienīst labklājības evaņģēliju. Tas nenozīmē, ka es
negribu atrast darbu, kur es varu strādāt čakli un nopelnīt, ka mums pietiek ar manu ģimeni iztikai un kaut kādam dzīves komfortam un labiem darbiem. Ne par to es runāju. Bet tad, kad Kristus krusta nopelnā tiek ielikts viss šīs lietas un tiek apsolīts cilvēkiem, tamdēļ, ka viņš mir pie krusta, tā ir piedauzība. Tas ir cits evaņģēlijs. Un šajā te brīdī, pēc tam, kad mans tēvs bija pārmetis tiem, kuri uzrāda maldu mācības un nosodījis tos, kuri cenšas celt gaismām tos, kuri ir krāpnieki, kuri ir viltvāži. Tad, kad viņš bija tos aizstāvējis, viņš tagad pasludina, ka Jēzus bija pirmais labklājības evaņģēlija sludinātājs. Tajā brīdī man vajadzēja piecelties. Tad jau tas viss bija pa daudz, tad jau tas viss bija aizgājis pa tālu. Pateikt, ka Jēzus bija pirmais ķeceris, zinot, ka Jēzus nekad negrēkoja. Ka Jēzus pats nesaprata evaņģēliju, ka viņš pats nesaprata, ko viņš grasās izdarīt. Nesaprata, ka tā kā vecajā tā jaunajā darībā Dievs var svētīt kādu un var atņemt viņam kādas lietas. Dievs var dziedināt un nedziedināt bez Kristus krusta nopelnā. Bez Kristus krusta nopelna. Skumji. Bet interesanti, ka noslēdzot šo runu, kur, protams, ticība tev ir jātic, un tā tik būs, un visu Dievs ir apsolījis, un labklājības evaņģēlijs ir patiesais evaņģēlijs. Pastieties uz kādas nots, šī tā saucamā svētruna noslēdzās. Un, jā, pastāv risks, ka tu nesaņemsi to, ko tu ticēji. Un mana atbilde tēvam e-pastā. Noslēgumā tu teici, ka pastāv risks, ka nesaņemsim to, ko ticējām. Bet tāds risks nepastāv, ja mūsu ticības objekts vai mērķis ir Jēzus. Ja ticam viņam, mums ir mūžīgā dzīvība, un mēs dzīvosim arī tad, ja mirsim. Neviens nevilsies, kas paļaujas uz viņu vien. Es necenšos pierādīt, ka Dieva griba ir, lai esam slimi, bet par laicīgu komfortu un labsajūtu Dievam svarīgāk ir tas, lai viņš tiktu pagodināts, un mēs kļūtu līdzīgāk viņam un nonāktu debesīs. Viņš var lietot dažādus instrumentus un apstākļus, lai to paveiktu. Tās pašas dienas vakarā es nosūtīju saviem vecākiem e-pastu ar darbu uzteikumu un ar skaidrību, kad mēs aizējam no šīs draudzes, visu to pašu iemeslu dēļ, par kuriem jau bijām runājuši, un, jo es nevarēju vairs tur iet, es negribēju vairs to dzirdēt, man klātbūt tur nevienam neko nepalīdzēja, jo tur sēžot es nevarēju ar nevienu runāt, tas man bija aizliegts, es nevarēju citiem cilvēkiem stāstīt, brīdināt šīs lietas, varbūt, ka vajadzēja, bet tajā brīdī es sapratu, ka man ir jārespektē tie noteikumi, kādi bija nolikti. Un bija skaidrs, ka tur nekas nemainīsies. Bija pagājuši visi šie mēneši. Un viņi ieņēma šo savu trajektoriju vēl nozīmīgāk un vēl stiprāk. Viņi bija pat teikuši, kad daudz no šīm lietām viņi gribēja sākt no jauna stiprāk mācīt, piemēram, par 10. Un tagad, kad es tās lietas pacēlu, tad cik es esmu dzirdējis, ka neviens īsti tur par 10 nerunā. Parasti, ziedojums vārds, bet uz mīlestības ziedojums, ticībā un tā tālāk Dievs svētīja un kas grib līdzdarboties Dieva darbā un tam līdzīgi. Tā kā mazliet šīs doktrīnas kādās tā saucamajās draudzēs ir mazinājušās, bet tas jau ir tikai mazs kaut kāds solīts, maza piekāpšanās, pēc kā laika atkal tas viss pastiprināsies, tāpat kā šīs mēles un citas izpausmes. Dažas dienas vēlāk notika vienīgā tikšanās ar kādiem no kalpošanu vadītājiem, no ofisa darbiniekiem pārsvarā, kur varējām izteikt dažos vārdos to, kas notika, kāpēc mēs ejam, un kaut kādus pēdējos vārdus mums tika liekta iespēja atvadīties prieka vēstī, varbūt pateikt kādus vārdus, un arī es to, protams, pilnībā saprotu, es vienkārši cenšos, lai jūs to saprastu. Un, tad arī bija šī atvadu vārdi, samīļojamies ar kādiem dažiem mīļiem cilvēkiem, ar kuriem bijām uzauguši, jāsaka godīgi, visu savu dzīvi bijām bijuši līdzās. Un, tā sezona bija beigusies. Tad es arī uzfilmēju, kādus dienas vēlāk uzfilmēju personīgi tādu īsu video, kur es izsūtīju kādiem draugiem paziņām, lai mums vismaz būtu iespēja vēl kaut kādu pēdējo komunikāciju, kaut sveicienu, dažos vārdos pasakot, kas notika un kāpēc mēs aizējām un kāpēc līdz šim mēs nevarējām par to runāt, jo daudz bija šokāti, jo it kā visu laiku bija kārtībā, kas nebija ievērojuši to, ko es sludināju un kā mēs dzīvojām.
un tad mēs pēkšņi esam prom, un tā tas notika. Un tā sākās mūsu ceļš, es to pielīdzinu Abrahama ceļam, kad Dievs viņam teica izej, viņi nezināja īsti, kur viņiem ir jāiet, bet viņi zināja, ka pareizā izvēle ir iziet, un tālāk ir meklēt Dievu, meklēt rakstos, un Dievs veda, vadīja, sargāja, un tā mēs esam nonākuši līdz šai vietai, kur mēs šodien esam. Bet ar šo momentu es arī noslēgšu šī brīža stāstījumu. Ceru, ka kādiem bija par svētību, cerams, ka kādi arī kaut ko iemācījāties, un līdz nākamajam video.